Kamēr bitkoins lavierē starp CME gapiem, tikmēr EU protokols piedzīvo $300 miljonu krīzi. Kas notiek kriptovalūtā? Bitcoins šodien mums ir cenā ap 75-76 tūkstošiem, kas ir interesanti. Gan divi neaizvērti CME gapi ir augšā virs 76 tūkstošiem, gan arī divi zem 70 tūkstošiem ir CME gapi. Kas būs pirmais, kuru aizvērs pirmo, to jau mēs redzēsim tuvākajās, domāju, dienās. Un tikmēr brīvdienās ne tieši tika uzlāsts EU protokols, bet caur EU tika paņemta nauda un attiecīgi zaudējumi ir nepilni $300 miljonu vērtībā. MicroStrategy nopērk vairāk kā 34,000 bitcoins un kopējais apjoms Strategy šobrīd ir vairāk kā 815,000 bitcoinu, kas ir vēl vairāk nekā pašam BlackRockam. Ja tev interesē kripto vai vēlēs sākt nodarboties, ieskaties mana profilu apraksta linkā.